Man ir veselības recepte. Labs ir! Nav laiks slimot! Klausies raidījumu Vesels, kurā mēs kopā ar Santu Dičus un dažādiem veselīgu dzīvesveidu guru sniegsim vērtīgus padomus par veselību. Kā uzvarēt divkaujā ar mikrobu, kā nepadoties kaloriju gūstā un kuras puķes labāk nevārīt tējā. Raidījums Vesels. Radio Star FM autopilotā trešdienās ķiploka daiviņu pāri 5 vakarā. Piedāvā A-aptieka. Labai veselībai, labam garastāvoklim. Apskat, cik burvīgi, ko? 23. aprīlis, trešdien, 2014. gads, spoži spīd saule un rekur kā māja saulīt man te pretī nosēdusies Santa Dičos. Sveicināti. Nu, sveiki, Santa. Es jau neesmu vienīgā, kas nosēdusies. Jā, par to mēs nedaudz vēlāk. Labi. Jā. Kā jūties? Kā diena? Ļoti labi. Saulaina, skaista izdevusies? Saulaina, skaista. Man izdevusies, jā. Jā, saki, ir tev pazīstams kāds Jurģis? Man ir pazīstams Juris. Aha, un Georgs? Georgs ir pazīstams, jā. Viņiem īpaši vārds šodien. Jā, vārdienas. Tu zini, kas man ir šodien? Tev ir vārda diena. Daudz labas Jurģi vārda diena. Jā, labi, lai būtu. Bet man dzimpenītā šodien. Es tev apsveicu, no sirds apsveicu. Ēc kā forši. Es gribētu uzreiz arī pateikt klausītājiem daudz un labas vēstules. Ļoti skaisti un labi vārdi šodien. Tas noteikti uzlabo tavu garstāvokli. Jā, pilnīgi noteikti. Tas arī mūsu veselību uzlabo, jo tomēr katrs pateiks labs vārds cilvēkam, vai ne? Jā. Tomēr atstāja uz veselību labu iespaidu, vai ne? Jā, katra laba doma. Tieši tā. Jā, raidījums Vesels katru trešdienu, kā pulkstenīs ķiploka daiviņu pēc 5:00 pievakarē. Mums ir interesants un dažādas tēmas, Sant. Jā. Un par ko mēs runāsim un stāstīsim šodien? Šodien mēs runāsim par zobiem. Wow. Paklau, kā tev ir? Kā tu domā, kura ķermeņa daļa, ķermeņa vieta cilvēkam ir visnetīrākā? Varbūt tu zini. Tu domā, es sapratu, tā ir augšā. Mutes domums. Mutes. Es ļoti domāju, ka tu nezināsi. Nē, es zinu, kāpēc es uzreiz pateikšu. Tad, kad es biju ar mazo puiku, manam puikam 3,5 mēneši pie ģimenes daktera, tad dakteri teica, pirmais stiķis, ko nedrīkst darīt, knupi nedrīkst bāzt savā mutē. Jā, jo esot tur tik daudz mikrobu. Citi mikrobi, viņam citi. Mutes dobums, tas ir visnetīrākā vieta, tā ir visnetīrākā vieta mūsu organismā. Tas ir orgāns, kas izvada no mūsu organisma neskaitāmu daudzumu, gan labu, gan sliktu vārdu un domu. Ir brīži, kad to vajag darīt, lai sevī neuzkrātu dusmas, tādā garīgā ziņā domājot. Un ir brīži, kad mutes dobums jākopja arī fiziski. Zobus taču mēs tīram katru dienu. Rītā vakarā pēc ēdienreizēm mācām arī to bērniem. Un šodien tad mēs arī par to runāsim. Un mums palīgā nāks zobu higieniste Agita Rituma. Sveiki. Tā, redz, ka pēc lieldienām tas stiķis ir kaut ko aizmirst. Tagad būs ieslēgts mikrofons. Labdien! Labdien! Dzirdamība ir viss kārtībā. Paklau, cik zobu ir bērnam un cik ir pieaugušajam? Bērniem ir 21 zobi un pieaugušajiem ir parasti 32 kaulu zobi. Kāpēc parasti? Jo gudrības zobi mēdz izaugt, mēdz neizaugt. Tātad tiem cilvēkiem, kuriem nav gudrības zobi, viņi tā paliek muļķos, vai? Nē, tas ir ģenētiski. Dažiem var būt 4 gudrības zobi, dažiem var būt 2, dažiem varbūt viņi vispār nav. Kāds tam sakars ar gudrību? Principā nekāds. Tas ir tāds tā kā ticējums no senlatviešiem. Vai mazā bezzobainā mutīte arī ir jātīra? Jā, noteikti. Vajadzētu kopt zīdaiņu mutīti ar speciāliem tādiem uzpirkstenīšiem. To var darīt, jo bērns, kad ēd pienu, viņam arī mutē ļoti daudz tās baktērijas, un viņas vajadzētu kaut kā mēģināt izskalot un ar pirkstiņu varbūt iztīrīt līdz kamēr sāk augt tas pirmais zobiņš. Ne jau ar pliku pirkstu ar marlīti vai kaut kā? Ar marlīti vai ir tādi speciālie uzpirkstenīši aptiekās nopērkam tādi gumijas un viņiem tādi mazi apaļi sāriņi ir virsū. Tas sanāk jau pirmajiem mēnesīšiem, ja? Jā, Zīdainītim jau. Jā, var tās smaganiņas masēt, apļuvēt kustībām un tādā veidā. Man taču ir baili iebāzt to pirkstu tam bērnam mutē. Kā man tās bailes pārvarēt? Tas īstenībā zīdainītiem pat ir patīkami, ja jūs tā maigi, mierīgi, viņš tā kā mēģinās pat to pirkstiņu zīst kā mātes krūti. Un tad viņš būs vīlies? Nedaudz var būt, bet var mēģināt tā tikt pāri savām bailēm. Labi, bērnam ir izauguši pirmie 2 apakšējie augi, ja? Jā. Un kas notiek tad?
Tad mēs nopriecājamies, paliekam, kas tur bija, sudraba karotīti jāuzdāvina ir, ja? Un jā, tālāk? ticējums. Mēs ejam uz aptieku, veikalu un iegādājamies pirmo zobirstīti bērnam. Tā vajadzētu būt ar mazu galviņu, lai būtu viegli iztīrīt tos pirmos zobiņus un zobu pastu un sākam tīrīt. Tas nozīmē, ka mēs atvalkam to. Es vienkārši uzreiz iedomājos to skatu, ka tā mazās tās apakšējā lūfiņa ir atvilkt kaut kā, un mēs mēģinam stūķēt to birstīt iekšā un kaut ko ar tiem zobiņiem darīt. Pirms tas zobs izaug, tā es darīju saviem bērniem. Es devu spēlēties ar to zobirstīti, pirms izauga pirmie zobi. Viņam jau tā interese rodās par to zobirstu. Viņš ar viņu spēlējās un kaut kur baksta, jā, un īstenībā arī bāž mutē un imitē to kustību. Un tad, kad ir tie pirmie zobiņi, jūs tikai vakaros un no rītiem ejat un viņam mēģināt viņu iztīrīt. Kā spēli varbūt, rādat, ka jūs sev to darat un pārvēršat to tādu patīkamu procesu. Bet tas nav nemaz sarežģīti, jo, kā zināms, es pieņemsim vērojot katru dienu savu dēlu, arvien vairāk viņš visu grib iebāzt mutē. Jā, es domāju, zobirsts viņš ar lielāko prieku, viņš meklēs vēl kādu zobirstu, kur iebāzt mutē. Es saprotu to visu, bet es saprotu arī to, ka pirmie tie zobi, kā saka, tie pudeļi attaisāmie apakšā, kas ir tie divi, tie izaug, pusgadā, citam varbūt ātrāk. Tas nozīmē, ka es to pusgadīgo iestūķēju sēdeklītī, nolieku brakas un tagad rāda, ka viņš skatās uz mani, man tās putas gāžās ārā, ka viņš nesabaidās vai kaut kādā. Nē, labi, tas tāda atkāpa. Bērniem zobu pastas tādiem pusgadīgiem, vai vēl nē, vai vienkārši tikai ar to zobu birstīti tur jāpabraukā ir... Zobu pastu ir svarīgi lietot pareizā daudzumā. Jā, arī tam pusgadīgajam bērnam, pirmajiem zobiņiem jūs lietosiet zobu pastu. Tas būs plāns, tā kā viņa naga lielumā tāds slānīts uz zobirstīts tīri. Var teikt, garšiņai jūs tos sariņus iemērksiet tajā zobu pastā un tīrīsiet, jo pirmajiem zobiņiem arī ir vajadzīga fluorīda, kas ir zobu pastā. Ļoti svarīgi viņus sākt stiprināt. Fluorīdi? Kas tāda ir? Fluorīdi, tas ir... Zobpastas sastāvā ir fluorīdi, kas palīdz stiprināt mūsu zobus, tos tīrot. Tātad zoba ārējais apvalks paliek stiprāks? Jā, emālija var tā teikt. Emālija. Skaidrs. Ņemot vērā, ka zobiņi aug pakāpeniski, vai man kā vecākam ir... kaut kādā, tie zobu riņķīši vai kaut kādas, es esmu redzējusi tādas tā kā penālīšas, kur ir ļoti daudz vis kaut kādi tie priekšmeti salikt iekšā, ko bērnam var dot košļāt, ne tikai zobirsti. Tas kaut kādā veidā veicina to zobiņu ātrāku izšķilšanos? Ātrāku izšķilšanos nē, bet tas mazinās kairinājumu smaganā. Ir visādi riņķīši, kurus var likt pat leduskapī, lai tas smaganiņi tik ļoti neniezētu. Viņš nesasalst, viņš ir atvēsināts. Viņš neliek saldētavā, bet liek leduskapī. Un tad var viņam dot rociņā un košļāt. Ir visādi veidi, formas, krāsas, tekstūras, un viņi visu var bāzt mutē, un tas smagans kārtīgi norīvēt. Vai, ko tik mēs tais mutēs nevēlam? Visu pēc Bet interesanti, jo katrs mēs reiz esam bijis mazolītis. Un tagad, tad, kad tu to visu klausies, liekas, cik svešas lietas, vai ne? Bet tomēr taču visi ir izgājuši visam paši cauram. Mēs esam tam gājuši cauri. Nezinu, 80. Toreiz bija pieejams penālīts ar dažādiem šādiem. Un zobu riņķīši, kuros ir ūdens iekšā, ko var ielikt saldētavā sasaldēt, un tad ir tādas vēsumiņš mutē, vai ne? Tad nekairinās tās. Un pirmās saldētavas, sāksim ar to, jau bija 86. gadā. Tā kā mēs 86. gadā pakoštājām koštājamo gumiju cukurā, ielikām leduskapī, lai sasalst, vai ne? Un tā bija mūsu pirmā zobu higiēna. Un krāsai bieti piekodām klāt. Jā, jo tad deva sarkanu krāsu košļanai. Labi, viss. Turpinām pēc mums brīža. Pēc mums muzikāls pauzes. Vesels. Radio Star FM autopilotā trešdienās ķiploka daiviņu pāri 5 vakarā. Piedāvā A-aptieka. Labai veselībai, labam garastāvoklim. Jā, klausītāji, mēs turpinām raidījumu Vesels. Santa Dīdžus šeit ļoti labā garastāvoklī, smaidoši. Mēs te vienmēr esam smaidoši. Tur tāda forša, ne? Jā. Un interesants tēmas šķetinām par veselību. Protams, ka par veselību. Mēs esam jau tikuši tik tālu, ka esam maza bērna mutītē izaudzējuši jau pāris zobu, un esam jau paši bērni izauguši ir tik tālu, ka viņus jau drīkst vest pie zobārsta. Kad tad pirmo reizi bērnu ir jāved pie zobārsta?
Es nedaudz palabošu. Pirmā vizīte bērnam noteikti būs pie zobu higienista, nevis pie zobārsta. Kāpēc tā? Jo zobu higienists ir tieši tā persona, kura parasti tas ir ap 2 gadu vecumu tam bērnam. Tieši zobu higienists iepazīstina ar zobārsta kabinetu bērnu, lai viņam nebūtu uzreiz tā, kad veiks manipulāciju kādu īpaši nepatīkamu. Jā, tieši to, ko mēs nesauksim vārdā. Tas bērns ienāk, viņam pastāsta, ka mums šeit ir lifts, ar kuru var braukt uz augšu, uz leju. Kad ir, tad pieņemsim 2 zilonīši, snuķīši, kas maziņš un liels, kurš savāc ūdeni. Un visu to bērnam parāda gan uz plaukstiņām, gan mutē, lai tas bērns saprot, kas tie visi pa daudzajiem agregātiem ir. Es atvainojos par to snuķīti sapratu. Tur viss ir kārtībā pa liftu arī. Kas ir? To mēs vārdā nesaucam. Nē, bet viņam ir kāds cits vārdiņš. Tās ir zobu birstītes. Viņas tieši tā arī izskatās, kā maza elektriskā birstīte. Un bērnam to iedod un uz nādziņa parāda, ka tā zobirstīte, kura ir mazā birstīte kā elektriskā, viņa griežās un bērns saprot, tā ir elektriskā zobu birste. Mārīti, tas nav urbītis, bet tas ir tas ar tām slotiņām. Jā, tā ir birstīte. Birstīte. Jā, tieši tā birstīte. Ak, ka mums kādreiz tā būs stāstījuši. Urbi, līdz ārprātam nervā un nevarēja nekrampēt. Labi, ka tas vairs nav. Kā vecākam pārvarēt šo negatīvo vai senīlo pieredzi, savu senīlo pieredzi pret zobārstu? Un lai nav tā, ka pirmais, ko viņš uzgāž uz bērniņu, mēs iesim pie zobārsta, un tur būs tā, un tad pat viņš nezina, ko noformulēt, jo man ir atmiņas, ka tas sāpēja nenormāli. Tieši tādēļ jūs ejat cauri šim ciklam, ka jūs pie zobu higienista esat aizveduši savu mazo bērnu vairākas reizes. Viņš ir iepazinies ar kabinetu, viņam pirmajā reizē ir pulēti zobi ar pastu, un viņš ir sapratis, ka viņam kaut ko darīs mutē un kad būs jušana, bet tās nav tādas īpaši nepatīkamas sajūtas. Protams, vēlāk, ja ir kādas problēmas, tad dodās pie zobārsta, ko zobu higienists arī nozīmē. Un tad zobārstam ir visādas smērītes un ievārījumi, kas palīdz tam mazajam odiņam, kurš sekos, ko nejutīs, un tad arī ar visādām birstītēm, zobārsta birstītēm, to mazo zobgrauzu mēģinās iztīrīt ārā no zoba, kas ir tur iemitinājies. Un vecāki, ejot ar bērniem un to visu redzot, viņi arī savā veidā atbrīvojās no tām bailēm, jo viņi redz, ka tehnoloģijas iet uz priekšu un kad bērns ir priecīgs un kad viss ir kārtībā īstenībā, kad tās viss paliek pagātnē tie kaiminamie, ko jūs runājāt. Jo šobrīd jau laikam ir tā, ka nevienmēr, lai to bērnu zobu nomērdētu, padarīt nejūtīgi, ir vajadzīga pote. Jā, nevienmēr. Protams, ir, kā jau teicu, visādas zaptītes arī, lai to potes stūrienu nejustu un vārdus mēs neizmantojam kabinetā sāp, urbs un šprice, jo ir visādi citādi vārdi, ar kuriem tos aizstāt, lai bērnam nebūtu tā trauma no vakcinācijas potēm un tam līdzīgi. Bet katrā gadījumā, lai galīgi nesamānītos tam bērnam, kad jāved ir pie zobārsta. Jā, vajag droši teikt, kad iesim pie zobārsta. Jā. Un principā tad vajadzētu arī vairāk neko neteikt un atstāt pārējo visu zobārstu. Jā, jo mūsdienās zobārsti māk šo runāšanas tehnoloģiju un ļoti labi izdodas. Un ja ir redzams, ka mamma ir tā bailīgā un bērns ir tāds, kurš arī būs gatavs sēdēt, tad varbūt palūgs to mammu iziet no kabineta vai, lai tās bailes tā kā nepielip. Lai mamma visu laiku, vai tev nesāp? Vai tev bērniņi nesāp? Bet tagad tev nesāp? Jā, nē, pilnīgi izslēgts. Nē. Un tad bērns domās, tagad laikam jāsāk sāpēt. Tieši tā, nevajag. Jā, bailīgi. Bērnam visi piena zobi līdz kādam vecumam izaug? 2-3 periods arī atšķirīgi kā kuram. 2-3-20 piena zobiem vajadzētu būt jau. Bet piena zobi tā kā bojājas? Jā. Kāpēc viņi bojās? Pārsvarā tur ir vecāku tā kā loma tajā, ka viņi bojājās. Aiz lielas mīlestības. Aiz lielas mīlestības, dodot daudz našķus, saldinātus dzērienus starplaikos starp ēdienu reizēm, nevis tīru ūdeni dzert. Un, kas ir svarīgi, pēc tam, kad zobi ir iztīrīti vakarā, vēl kādu konfektīti vai tēju ar cukuru, tas to galīgi nevajadzētu. Bet man liekas, ka bērnus ārstē arī mazliet tas, ja viņš ir iztīrījis zobus, un es zinu, ka man tiešām ir slinkums, tas manā gadījumā arī strādā, tad es esmu iztīrījis vakarā zobus,
nedod Dievs, es vēl kaut ko uzēdīšu, pēc tam vēlreiz iet tīrīt zobus, ir baigais slinkums. Un ja jātīr ne tikai sev, bet arī vēl bērnam, Lūk, ja viņš vēl nav jā, viens, ja viņš vēl pats nav. visiem pēc kārtas. Jā, pareizi, tad bērns kaut kādā vecumā tik pats sāk tīrīt. Kādā vecumā viņam vispār drīkst atļaut pašam sākt tīrīt zobus? Šobrīd ir tā, ka līdz 10 gadu vecumam ir kontrolēta zobu tīrīšana. Tas nozīmē, ka mamma vai tētis tīra kopā ar to bērnu, uzraugot zobpastas daudzumu uz zobirstīti un uzraugot tehniku, kādā bērns to dara. Protams, ja tas nav izpildīts ļoti labi, tad notiek pārtīrīšana. Kāpēc bērni ēd zopastu? Tāpēc, ka viņa ir mūsdienās izdomāta ar ļoti dažādām garšām, garšīgām, un tad viņiem, veids, kā saldumus varbūt iegūt, jo viņi ir garšīgi daudz. Bet, ziniet, man vēl viens jautājums ir, ko arī bija vecums, līdz kuram es nemaz to nezināju, ka ir atšķirība, kā tīrīt zobus. Jā, jo ir ļoti liela atšķirība, kā tu pareizi to birstīti turp šurp arī, kā tīri to zobiņu, ne? Mēs jau tajās mūsu laikā tīrījām kā bija žvīgžvāk, pa kreisi, un pēc tam bija baigais atklājums, tad kā ir jātīra tie zobi? Pareizi zobi jātīra tā, kā viņi augšzoklī no augšas uz leju, visus zobus, katru zobiņu 2-3 reizes noslaukot, un apakšzoklī zobiņas no apakšas uz augšu, tā kā visus netīrumus prom. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī no iekšpuses tieši tāpat? Arī no iekšpuses, jā. Tieši tāpat tā, kā viņi aug apakšējos no apakšas. Cik daudz pacietības tam bērnam ir? Sākumā jau vecākiem pacietība. Bet ir kaut kāds konkrēts laiks, cik būtu ilgi jātiek? Nē, nav laiks. Galvenais ir katru zobu 2-3 reizes noslaucīt. Nav šobrīd tā, kad jāuzņem laiks un 3 minūtes sēdi un tīri tos zobus. Maza viela pārdomām, raidījums vesels, jau pēc mazas muzikālas pauzes. Think of all the stories that we could have told. Raidījums vesels. Radio Star FM autopilotā trešdienās ķiploka Daiviņu pāri 5 vakarā. Piedāvā A aptieka. Labai veselībai, labam garastāvoklim. Jā, klausītāji, un mēs ar Santu iztaujājam zobu, kā pareizi? Zobu higienisti, jā, un esam tikuši līdz tam. Higienisti Agitu. Jā, Agitu, kura mums ir ļoti veiksmīgi izstāstījusi, ka bērniem tomēr vajag iepazīties sākumā ar visām tām zobutām lietām. Jā, vecākiem jau vajag iepazīties. Viņi jau arī daudz ko nezina, ko tur darīs un kādos gadījumos, ko dara. Un mēs esam jau izaudzējuši piena zobus. Un kurā vecumā tad tie sāk krist ārā un sāk augt jau īstie kaulu zobi? Maņas sakodienas tas sākās 6-7 gadu vecumā, kad sākiet skolā. Un tad aug tie priekšā lielie orbītiņi un izstāst ļoti smieklīgi. Jā, jo tie zobi aug tādā lielumā, kādā, kad seja jau būs un visi kauli izauguši. Viņi izaug tādā lielumā un viņi jau piemērojās. Tad aug viss pārējais. Kad tas ir neproporcionāli. Pareizi. Jā. Bet ko darīt, piemēram, jo piena zobi bojājas un ir izauguši jau īstie kaula zobi, vai tie piena zobi nebojās tos kaula zobus un vai tie zobi, tie kaula zobi, kas ir apakšā, vai viņus nesabojās tie piena zobi, kas ir virsū un kas ir bojāti? Ja ir smagi dziļi bojājumi, jā, var notikt arī tā, kad sabojājās īstie, bet parasti tos caurumiņus atklāja laicīgi un dodās pie zobu higienista, kurš to ierauga un tiek nosūtīts pie zobārsta, lai to labotu. Ja ir drīz uz izkrišanu tas piena zobiņš, tad viņu var tā kā jau pātrināt viņa izkrišanu jā. Tā kā Emīla nedarbosies. Skorbos. Bet, zini, es uzreiz atminos savu bērnību un man pat bija interesanti kustināt to piena zobu, lai neietu pie zobārsta, un viņš arī izkrīt. Viņam jau tur nav kur. Ļoti daudz higienisti to iesaka tieši bērniem, skatoties multens vai televizoru, ja jūt, ka kustās, tad viņš saka, jūs sēdi skaties to multenīti un spēlējies ar savu zobiņu. Tas nav slikti. Tas ir pilnīgi normāli. Okay. Un acu zobi? Acu zobi īstie? Nē, īstie pieni, viņi. Ja nekrīt ilgi ārā, un tu redz jau, ka te nāk ārā blakus bērnam jau. To parasti skatās zobārs, bet ja viņš redz, ka ir traucēta tā īstā zoba augšana no piena zoba puses, tad viņi tā kā arī pātrina to izņemšanu piena zobu. Katrā gadījumā, ja ir kaut kādas neskaidrības ar zobu nomāņu, ja redz, ka kaut kas tur nav, labāk ir iet pie zobārsta jau, vai zobu higienists parasti ierauga to problēmu, un ja viņi rodās, tad nosūta tālāk pie zobārsta, un tad jau viņš attiecīgi vai likvidē to zobiņu vai sūta tālāk un skatās. Kāpēc bērniem aug šķībi zobi? Dažiem aug, tas ir kaut kā ģenētiski vai?
Tas ir gan ģenētiski, gan arī atkarīgs no sakodiena, gan no žokļu sejas attīstības. Tas ir no ļoti daudziem faktoriem atkarīgs. Tā kā nav tāds viens, es nevarētu nosaukt vienu tādu, kāpēc. Es kā vecāks kaut ko varu darīt lietas labā. Jā, ja jums uztrauc jūsu bērniņa šķībais zobs, jūs ejat pie zobārsta un jautājiet, kad būtu īstais laiks, ko mēs varam darīt, un zobārsts apstīsies jūsu situāciju, un tad jums pastāstīs, kurā laikā jums vajadzētu to vizīti pie ortodonta. Ortodonts ir speciālists, kurš tieši regulē zobus ar platītēm, breketēm un sakodienu. Vai Latvijā zobārsts un zobu higēnists bērnam ir bez maksas? Stomatoloģijas institūtā, jā, līdz 18 gadiem ir šis pakalpojums bērniem bez maksas, bet ir jāpiesakās rindā. Un kā jūs zināt, tad rindas Latvijā ir diezgan kāras. Jā, sapratu. Acu mirkli, dāmas, mums ir kāds zvans. Halo, sveiki! Labdien! Labdien, lūdzu! Klausos, kā runā gudri, un gribēju pajautāt, lūko, manam bērnam ir lejā zaķa zobi, vienkāršā mēlē, neesmu stomatologs, un ir izauguši īstie zaķa zobi. Principā iznāk tagad lejā ir 4 laikam ir jāsaka. Tas ir ar šķirbu domāti zaķa zobi? Nē, jā, kas sanāk. Pirmie laikam jūs sanāk skaitat, pirmais, otrais, laikam tā jūs skaitat. Jūs par īstajiem zobiem runājat, ja? Par īstajiem zobiem pēc piena zobiem. Īstie un piena kopā. Īstie ir izauguši un piena nekustās. Jums noteikti vajadzētu apmeklēt zobārstu, un tad viņš palīdzēs tiem piena zobiņiem tā kā izkrist, lai būtu vieta tiem jaunajiem, kur augt. Tā kā tas noteikti ir vizītes vērts. Es nesen tikai pamanīju un esmu ļoti pārsteigta par to, ka tāda vispār. Ja, teiksim, jūs sakat, ka pa velti nav, ir tikai, pa velti ir, teiksim, rindās. Kā šādā situācijā? Ja jūs esat drosmīga mamma, jūs varat mēģināt pati pakustināt tos piena zobiņus. Varbūt jums izdodās viņus tā kā iekustināt. Viņi tā kā kustina, viņi ir, izkustināt, varbūt izkustīt. Es nezinu, cik stipri es drīkst kustināt. Cik stipri jums ļauj sirdsapziņa? Man jau rūks, jo mans mazais 5-gadīgā meitiņa man paziņo, ka man vajadzētu piesiet diedziņu un pamēģināt tā. Vecā Emīla. Pa vecajām metodēm. Es nezinu, kur viņi to ir saklausījusies, saskatījusies, man pilnīgi šermuļi pa galviem nogāja. Tas ir Emīla nedarbos, ja drīkst tā nelatviski runāt, it kā. Jo mums pirmais piedzīvums bija ļoti, ļoti smags īstenībā. Un tad, protams, kā netaisnība būtu, mamma ir vainīga, neaizved bērnu laicīgi pie zobārsta. Un pirmais zobu apmeklējums. Jums viss būs kārtībā, jums viss būs kārtībā, bet aizvediet bērniņu pie zobārsta, viņš noteikti jums palīdzēs risināt šo situāciju. Neuztraucieties, labus vecākus veido pieredze. Jā. Mēs taču nevaram zināt, kā vajag, un dumšs vecāks ir tikai tas, kurš nekad nejautā. Kā neuztraucieties, būs viss labi. Jā, es jums pilnīgi piekrītu, bet man ir vienai 23 gadu, man jau vajadzēja būt sen gudrai. Ui, tad es nemaz to atteikumu, ko es tagad teicu, jā. Tikai meitenei. Tad man būs atteikums, jūs viņu neklausieties, tas uz jums neattieksies. Jā, labi, paldies jums par zvanu, paldies jums. Jā, jā. Nu, redz kā, ir tik daudz problēmu, un viņas viss ir jārisina. Un mēs esam noskaidrojuši, ka visi mūža garumā paliek gudri. Mācās būt gudri, jo ir uzskats, ka gudrības zobi izaug tad, kad cilvēks sasniedzis briedumu. Tas notiek katram savā vecumā. Pareizi? Tieši tā. Tad gaidam, kad mēs būsim brieduši un jā, gudri. Bet tad varbūt vēlreiz rezumējot, tad pirmais apmeklējums pie zobārsta vai pie zobu higēniski jau būtu 2,5 gadu vecumā, jā, atrādīt un iepazīstināt ar kabinetu. Un kādi būtu intervāli starp šiem te apmeklējumiem? Sākumā, kamēr viņš ir maziņš, ik pa pusgadam, jo bērnam atmiņa ir, kamēr viņš maziņš fenomenāli, viņš ļoti ātri visu aizmirst. Tāpēc atkārtošana zināšana māte. Nu ko, kopsim savus zobus un savu bērnu zobus, kamēr viņi paši to nevar izdarīt, un mācīsim viņiem to darīt pareizi. Paši darīsim pareizi. Un tad varbūt mēs piedzīvosim tādu dienu, kad mute būs tīrākais orgāns cilvēka organismā, vai ne? Ļoti labs vēlējums. Paldies tev liels! Un arī liels paldies mūsu Agitai, paldies. Jā, paldies, un tiekamies pēc nedēļas, nākam trešdien, ķiplokdaiviņu pēc 5:00. Raidījums Vesels. Radio Star FM autopilotā trešdienās ķiploka daiviņu pāri 5:00 vakarā. Piedāvā A-aptieka. Labai veselībai, labam garastāvoklim. Man ir veselības recepte. Labs ir!